Sirdsmīļa Monika, Monika, kaislīgā vienīgā. Sirdsmīļa Monika, Monika, zvaigzne vispožākā. Sirdsmīļa Monika, Monika, kad saulē jūrā grimst. Sirdsmīļa Monika, Monika. Monikiņ, Dieva dēļ, tu jau esi kārtībā. Tūlīt, tūlīt. Vēl tikai 2 minūtītes, Robertiņ. Pasteidzies, mīļumiņ, mēs nokavēsim filmas sākumu. Tūlīt, tūlīt. Vēl tikai 2 minūtītes, Robertiņ. Cikos tad īsti kino sākās? Kur tu esi nolikusi avīzīti? Tūlīt, tūlīt. Vēl tikai 2 minūtītes, Robertiņ. Tūlīt, tūlīt, tikai 2 minūtītes, Robertiņ. Tūlīt, tūlīt, tikai 2 minūtītes, Robert. Atradu. Cīņas klubs, Breds Pits. 8:30. Vēl tikai 2 minūtītes, Robertiņ. Tu pat neesi apģērbusies. Tev bija jābūt kārtībā jau pirms stundas. Robertiņ, tu pats esi vainīgs. Es esmu vainīgs. Jā. Man bija jāziedo veselu stundu, lai tev iestāstītu, ka es būšu kārtībā pēc 2 minūtītēm. Labi, un ko tu dari pašlaik? Es jau esmu kārtībā, bet tu gan man nepalīdzi. Padod lūdzu man kleitiņu. Labi. Kuru kleitu tu vilksi mugurā? Kuru kleitu tu vilksi mugurā? Es esmu izdomājis. Nu, velc vienalga kādu. Vimbas tūlīt būs klāt. Jā, es pirms 10 minūtēm runāju ar Hildu pa telefonu. Viņa pat tik tālu nav tikusi. Viņa būs klāt, jo Žanis teica, ka šovakar tieši 8:30 Hildē būs mugurā mētelis, un viņa stāvēs mūsu istabas vidū, lai tur vai kas. Jā, it kā tu Hildu nepazīti. Labākajā gadījumā viņa ir izlīdusi tikko no vannas. Nu, bet ja nu tomēr viņa ierodas laikus, nebūtu slikti, ja tu būtu jau izvēlējusies kleitu. Tavuprāt, kuru kleitu lai es velku? Varbūt šo. Tev tā patīk? Jā, sirsniņa, ļoti jauka kleita. Nē. Hilda mani tajā jau ir bieži redzējusi. Varbūt šo? Nē, visi mani tajā jau ir redzējuši. Robertiņ, ar šo kleitu uz kino. Nu, kāpēc? Breds Pits tevi tajā arī ir jau redzējis. Nē, vienkārši tas vairs nav mans stils. Monika, jai. Robert! Jā, tūliņ, Robertiņ, tikai 2 minūtītes. Tu redzi, cik tālu tu man esi novedusi. Nu, ko es teicu, Žanis ar visu Hildu ir jau klāt. Labi, nu ej pakavē viņiem laiku. Es tūlīt nākšu. Ja tu pēc 5 minūtēm nebūs kārtībā, mēs iesim uz kino bez tevis. Veirs un Vorts. Labi. Sveika, Žanī! Sveika, Hilda! Sveiks, Robi! Nu, redzu, ka tev ir veicies labāk nekā man. Monika vēl nav saģērbusies. Tas tāpēc, ka tu neesi pietiekami prasīgs. Rītvakar es būšu pietiekami prasīgs, jo mēs esam ielūgti vakariņās pie mana jaunā šefa. Un kuries tas šefs ir no Francijas? Kāpēc no Francijas? Nu. Tepat no Rīgas, viņš ir latvietis. Tas ir tas, kas tev tos franču ēdienus gatavo. Šefs, nu. Ko tu putrojies? Kādu sēdienus? Viņš nav šefpavārs, viņš ir mans jaunais šefs, boss, īpašnieks. Es ceru, ka Monika rītdienas atšķammāsies laicīgi, jo savādāk es viņu saukšu nevis par jauno, bet par bijušo priekšnieku. Es visu dzirdēju, Robertiņ. Sveiki, Žanīt. Sveiki, Hildiņ. Vai, cik labi izskaties? Aiziet, ejam. Kas tev ir noticis? Viņi neskāpēc uz mani dusmīgi. Bet ja es teicu tieši 8, tad arī tieši 8. Pag, es neko nesaprotu. Monika! Ir bez 1:07, 7:30 mums ir jābūt pie švunkām. Vēl 1 minūtīti, Robertiņ. Šovakar visam ir jāiet kā pa diedziņu.
Mēs ar Švunkas kungu apspriedīsim ļoti svarīgu jautājumu, un iespējams, ka viņš mani iecels par klubā menedžeri. Tā, dodu tev 20 sekundes laika. 15. Ko tu teici, Robertiņ? Mīļumiņ, tu jau esi kārtībā. Nu, protams. Lūdzu, piedod man par visu, ko es tev sastāstīju. Kā tas tev izdevās? Es pati sevi apvedu ap stūri. Kā tā? Tu jau zini, ka man piemīt vājība ilgi ģērties, un tāpēc es pagriezu pulksteņa rādītājus. Un es iegūvu vienu lieku stundu. Patiesībā tagad nav 7, bet ir tikai 6. Tu muna saulēta, ak, tu muna gudriņeica, nu vienkārši lieliski es lepojos ar tevi. Ja es lieku lietā savu gudrību un atjautību, tad es ļoti daudz varu. Man tikai jāsaņemas. Jā, tā ir. Nu labi, es ceru, ka tie Švungs būs pagatavojuši kārtīgas vakariņas. Man šausmīgi gribas ēst. Jā, man arī, bet tā ir ģeniāla doma pagriezt pulksteņa rādītājs, bet kā man pašam tas neienāca prātā? Iesim. Vai te tiešām ārā ir tik tumšs? Pulksteņi taču nav vēl 6. Dienas kļūst īsākas. Nu, nerunā blēņas, dienas kļūst garākas. Monika, uz kuru pusi tu pabīdīji pulksteņa rādītājs, uz priekšu vai atpakaļ? Nu kā, protams, atpakaļ, lai iegūtu vienu lieku stundu. Ārprāts, tev bija jāgriež uz priekšu. Kā uz priekšu? Nu, kā tad? Tad tas rādītu 7, bet patiesībā būtu tikai 6, bet tagad ir pulkstens 8. Ak tā? O, diva moķa. 8. Nu, ko ņivļa darēsim? Mēs esam nokavējuši veselu stundu. Ejam. Skrienam. Kā tev šķiet, Otiņ, kur tie rambāni palikuši? Nav nejausmas. Es teicu, ka vakariņas būs 8:30. Bet nu pat jau būs 8:30. Un tu mani tik briesmīgi steidzināji. Visam jābūt gatavam laikā, Milda, ja man kā skaitina, tā ir tūļāšanās. Žēl, ka mūsu domas šajā jautājumā nekad nav saskanējušas. Dārgā, kāpēc tu to mūždien liec uz galda? Tas taču ir banāli. Mēs varam atļauties nopirkt arī īstos augļus. Oto, tā ir manas mātes dāvana mūsu kāzu jubilejā. Tūlīt pat liec atpakaļ. Tas vēl nebūs. Oto, es tevi lūdzu, liec atpakaļ. Labvakar. Labvakar, Švunkas kungs. Labvakar. Ar mani kundzi jūs laikam nesat pazīstami. Labvakar. Tas ir Roberts Rambāns. Ļoti patīkam. Roberts, lūdzu. Paldies. Viņa Labvakar. kundze Monika. Labvakar. Ļoti jauki. Tas ir šausmīgi, ka mēs nokavējām. Man tiešām ir ļoti nērti. Lūdzu, sēdieties, Robert, lūdzu, sēdiet šeit man blakus. Paldies par ziediem. Tiešām Nu, ko jūs? Tiešām. Nu, ceru, ka mēs neesam izjaukuši vakariņas. Ne pavisam. Protams, nē. Tad jau ir labi. Vakariņas bija ļoti garšīgas. Kā jūs jau esat pēduši? Nu, pirms kāda laiciņa. Ja es saku 7:30, tad es domāju 7:30. Protams, es jūs varētu ar kaut ko uzcienāt. Lai gan visi jau ir nokrāmēts un trauki nomazgāti. Švungas kundze man ir ļoti nērti. Paldies, Švunkas kundze, bet mēs jau esam pēduši. Bet, Robertiņ, Mēs jau esam pēduši. Mēs iegājām ar tevi kafejnīcā. Kā vēlaties? Jā, gan, ka jūs nokavējāt vakariņas. Milda bija pārspējusi pat sevi. Nebija jau nekas sevišķi, tikai cūgaļas karbonāde. cūgaļas karbonāta, tā man ļoti garšo. Karbonāde jums būtu garšojusi. Tā bija labi izklapēta un sulīga. Labi izklapēt un sulīt. Mildiņas kartupeļi bija izbrīnums. Nu, ko tu, Otiņ? Nē, dārgā, krasni cepti, zeltaini brūni, sviesta mērcītē. Zeltaini brūna un sviesta mērcīte. Man pat šķiet, ka es būšu pieņēmis par kādu kilogramu, jo saldajā bija putu krējums ar Ar ko? ar maizi zupu, dažādiem augļiem, vīģiem, aprikozēm, plūmēm. Vai jūs tiešām esat ēduši vakariņas? Jā, mēs paēdām, Švunkas kundze. Vai ne, Monika? Ar putu krējumu. Nu, vismaz kādus saldumiņus. Jā, kur tie ir? Lūdzu, cienājieties. Vienam saldumiņām vēderiņā vienmēr ir vietiņa. Es uzskatu, ka mums jāizvēlas tikai pašmājās ražotās preces. Paldies. Jā. Vai es atvainoju? Es tūlīt atnesīšu vēl. Robert,
Es ceru, ka tas jums nav izveidojies par paradumu. Jūs taču parasti nekavējat. Maniem darbiniekiem ir jābūt ļoti precīziem. Saprotu, Švunkas kungs, bet šī vakara starpgadījums ir tikai negadījums. Cerēsim, cerēsim. Lūdzu, cienājieties, mīļie viesi. Rambānas kundze! Monika! Paklausies, nu kāpēc tu uz mani dusmojies, Robertiņ? Tad, kad mēs izskaidrojam pārpratumu ar pulksteņu rādītājiem, Švunks taču mūs saprata. Un Mildes kundze pat pagatavoja mums vakariņas. Tik un tā manai skauna bija jāielien vai zemē. Ja tu nebūtu izgāzusies, viņai otrreiz vakariņas nebija jāgatavo. Cik ilgi tu uzturies vannas istabā? Nu, atkarībā no tā, ko es tur... Ko tu tur dari? Monikas dienas kārtība. Kas tā ir par Moniku? Tu? Labi, parādi. Nu? Es tev sastādīju grafiku. Lai tu zinātu, kā tev ir jārīkojās. Kā jārīkojas ar laiku, tāpat kā ar naudu, ja? Dievs pasarg. Paklausies, Robertiņ! Nē, paklausies tu mani, mīļumiņ. Man tava čammāšanās, tava kasīšanās ir līdz kaklam. Tā kā tu nespēji saplānot savu laiku, tad to darīšu es. Lūk tā. Es nezinu, vai man tas patiks. Kā tu to iztēlojies? Es uzrakstīšu visu, kas tev ir darāms, un katrai lietai būs atvēlēts savs laiks. 10 minūtes tam, 15 minūtes tam. Nu, nē. Tam man ar 10 minūtēm nepietiks. Nekas. Ar rītdienu tu visu darīsi pēc grafika. Tas tev ir skaidrs? Piekrītu jūsu vērtējumam, jā. Es būšu, jā. Labi. Visu labu, Švunkas kungs. Jā, jā. Labrīt, mīļumiņ. Labrīt! Nu, kur tad ir rīta buča? Piedod, Robertiņ, bučām laiks nav paredzēts. Taisnību sakot, es gribēju izteikt tev atzinību. Ja vairākas dienas tu ar visu laicīgi un labi tiec galā. Lai kā man negribētos to atzīt, bet tā tas ir. Jauki, jauki. Vai brokastis ir gatavas? Jā. Uz galda tās nav, uz plīts arī ne. Un kur tad tās ir? Tā kā šodien no rīta es sapratu, ka man nebūs laika pagatavot brokastis, bet vakar es ietaupīju dažas minūtes. Es brokastis pagatavoju vakarā. Ko? Neuztraucies, nekas nav sabojājies. Es ieliku saldētavā. Lūdzu. Paldies, Monikiņ, bet šo olu es neēdīšu. Kāpēc? Tā ir pārāk sāļa. Robertiņ, es uzceptu citu olu, bet tad man nojuks grafiks. Nekas, iedot man kafiju. Es steidzos tikšanos ar Švunkas kungu. Tā. Lūdzu. Paldies. Monika! Kas ir? Robertiņ, tu taču garšo kafiju ar saldējumu. Jā. Jā, man garšo. Jā. Labi, labi. Vēl vienu tasīti. Labprāt. Paldies. Vēl vienu kūciņu vai vēl vienu smalku maizīti? Paldies, neatteikšos. Vai jūs vispār mājās nekad neēdat? Nē, mēs ēdam, tikai, redziet, man ir milzīga apetīte jau no bērnības. Saprot, labi. Ķersimies pie lietas. Es esmu apdomājis jūsu lūgumu pieņemt jūs par klubu menedžeri. Mums būtu jāprunājas. Protams.
Es jau labu laiku vēroju, kā jūs strādājat. Paldies. Man jāteic, jums piemīt visi dotumi, lai kļūtu par Flamingo menedžeri. Tad jūs mani ieceļat par kluba menedžeri, ja? Nē. Es būtu teicis jā, bet ir viens būtisks sīkums. Pagājušo svētdienu jūs nokavējāt vakariņas. Bet tā ir mana sievas vaina. Pilnīgi pareizi. Ja vīrs netiek galā ar savu sievu, kā viņam var uzticēt nakts klubu vadību? Nu, jā, tā ir. Jā. Vai jūs smēķiesiet? Jā, paldies. Es ceru, jūs mani sapratīsiet. Jā, es saprotu, Švunks kungs, jā. Bet, nu, ticiet man, tagad mūsu mājās viss ir citādi. Kā tā? To vakar pārnācis mājās, es ieviesu jaunus likumus, sastādīju grafiku un noteicu Monikai stingri turēties pie tā. Patiešām? Iet kā smērēts. Un viņi patiešām izpilda visus jūsu norādījumus. Nu, lēkā uz pakaļkājām kā dresēts pūdelis. Kā dresēts pūdelis, ko es gan gribētu redzēt. Atnāciet šovakar pie mums vakariņās. Redzēsiet, kādi manam grafikam ir panākumi. Vai kundze es arī varu paņemt līdzi? Protams. Ja viss ir patiešām tā, kā jūs stāstāt, es jūs iecelšu par jauno menedžeri. Paldies. Vai es drīkstu vēl vienu smaltmaisīti? Jā, paldies. Hildiņ, es tev varu veltīt 3,5 minūtes. Monika, klausi mani, metam savam dienas režīmam mieru. Kāpēc? Žanis ir ieņēmis galvā, ka tā ir brīnišķīga doma. Viņš teica, ka viņš pavēros, vai šim pasākumam ir panākumi, un tad arī man noteikšu tādu pašu dienas režīmu. Bet, Hildiņ, paklau, es patiešām tagad visu varu padarīt, un man paliek laiks pāri. Es maz drusciņš šmaucos. Kā tā šmaucies? Es pierakstu vienu lieku stundu klāt. Bet ko tad tu ņem lieku stundu? No nākošās dienas. No nākošās dienas? Līdz gada beigām viss ies gludi, bet tad gan man pietrūks 2 nedēļu. Monika! Jā. Kas gan tur varētu būt? Švunkas kundze. Lūdzu, nāciet iekšā. Iepazīstieties ar Hilda Vimba, mana kaimiņiene. Priecājos. Es gan cerēju jūs redzēt tikai vakarā. Lūdzu, sēdieties. Monika, kāpēc jūs grūžat postā Latvijas sievietes? Piedodiet, es jūs nesaprotu. Roberts izstāstīja manam vīram, ka jūs mājās visu darāt pēc noteikta grafika. Jā, tā tas ir. Jūs esat īsta nodevēja. Ko es esmu nodevusi? Mēs visu mūžu cenšamies iestāstīt saviem vīriem, ka mums nepietiek laika, lai apdarītu visus mājas darbus, bet jūs ņemat un tam visam pārvelkat strīpu. Jums ir pilnīga taisnība. Mans vīrs man tagad ir nolēms noteikt dienas režīmu. Ja manām otiņām viss patiks, ko viņš šeit šovakar ieraudzīs, man jau rīt būs jāiegādājās chronometrs. Es nevaru pievilt Robertu. Viņš jūs uzaicināja tādēļ, lai varētu parādīt, kā ar mani lepojas. Ak tā. Viņš stāstīja manam vīram, ka jūs lēkājāt uz pakaļkājām, tā kā drasēts pūdelis. Viņš to nedomā nopietni. Nē, protams, nē. Kā drasēts pūdelis? Viņš teica, ka mēs abi šovakar varēšot vērot dresūras rezultātus. Ak, dresūras rezultātus. Švunks kundze, diemžēl jūs neko tādu neredzēsiet. Nu, beidzot jūs runājat prātīgu valodu. Ko tad tu domā darīt? Tu ar Žani vari atnākt vakariņās? Protams. Na, liekam oficiālo toni pie malas. Mildiņ, varat man palīdzēt? Darīšu visu, kas manos spēkos. Es arī. Visu zemju pūdeļī! Savienojieties! Monika, Jā, mīļais, vai vakariņas būs gatavas laikus? neraizējies, viss noritēs pēc grafika.
Ļoti labi. Robi, tā tava doma par to dienas kārtību vienkārši ir ģeniāla. Es rīt pat sastādīšu tādu pašu grafiku Hildai. Ļoti prātīgs, Žani. Šī spožā doma palīdzēs man kļūt par Flamingo kluba menedžeri. Man liels prieks. Es apsveicu tev, Robi. Fantastiski. Tie ir švunkas. Labvakar. 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 Piedodiet. Monika, ko tas viss nozīmē? Mēs nedrīkstam tērēt laiku, man jāiekļaujas grafikā. Ak, jā, grafiks. Nu jā, protams. Nu tā, ko tad nu mēs tā sēdēsim, aprunāsimies? Kā jums klājas, Švunks kungs? Paldies, labi. Bija mazliet gan saaugstējies. Baidījos, ka nebūs gripa. Aizgāju pie daktera, tas man lika dzert vitamīnus un augļus ēst. Ko jūs domājat, izveseļojos? Paldies Dievam, nebija gripa. Šogad ļoti daudz cilvēku. Jā, paldies, Švunks kungs, jums paredzētais laiks ir beidzies. Žanīt, kā tu jūties? Man es kāpēc sāku sāpēt kreisā gūža. Vai tur kāds iekaisuma process? Lūdzu, neņem ļaunā. Švunks kungs norunāja arī tev paredzēto laiku. Vai jūs vēlētos kaut ko iedzert? Jā, prātīga doma. Man arī darētu viena maza glāzīte. Jā, es arī šodien bija smaga diena, tiešām darētu kaut kas stingrāks. Jā, Tā, dzeršanai paredzētais laiks ir beidzies. Lūdzu visus pie galda. Švunks kundze, vai jūs varētu man palīdzēt virtuvē? Protams. Monika, nu bet Švunkas kundze taču ir mūsu viesis. Nu nekas. Redzi, Mildiņai nekas nav pretī. Kungi, pie galda. Man patiešām gribas ēst. Man arī. Monika tūlīt cels galdā vakariņas. Viņa ir brīnišķīga saimniece. Tā, ķeramies klāt. Zupiņa, lūdzu. Paldies. Labu apetīti. Zupas ēšanas laiks ir beidzies. Mums ir jāiekļaujas grafikā. Es pat nepagūju pagaršot. Es arī tā kā, Žani, kas tā bija par zupu? zirņu. Jā, zirņu. Tā, salātiņi. Salātiņi, lūdzu. Labu apetīti. Salātiņu ēšanas laiks ir beidzies. Grafiks. Jā, bet es nedabūju pat iest. Redīs. Monika, ko tu man pasaki, ko tu mēģini panākt? Es mēģinu iekļauties grafikā. Labi, vēlāk aprunāsimies. Jā, labi, Robertiņ. Man būs laika pēc 23:55 minūtēm. Kas tur ir? Glāzē ir krekla poga. Monika! Švunkas kunga glāzē ir poga! Jā, lai taupītu laiku, es mazgāju traukus un beļu kopā. Tā, lūdzu. Lūdzu. Kas tas tāds? Tas ir cepetis ar sautētiem dārzeņiem. Paga, klausies, viņš taču ir sasalis. Jā, bet man nebija paredzēts laiks atsaldēšanai. Bet neuztraucieties, man ir karstas maizītes. Hilda, maizītes! Nav, aiziet! Hop, hop, hop! Hop, hop, hop! Karsta maizīte! Hop, vēl! Hop, hop, hop! Hop, hop, hop! Es vairs nevaru izturēt! Švunkas kungs, es visu paskaidrošu. Es pats visu paskaidrošu. Jūs savu nabaga sieviņu esat tik briesmīgi iebiedējis, ka viņš šausmās trīc iedomājoties vien, ka varat nokavēt kādu sekundi. Jā. Jūs esat īsts necilvēks. Jā. Jūs ir drausmīgs raksturs. Jā. Jūs esat ģimenes galva, bet tādēļ jau jūsu sieva nav verdzene. Jūs esat briesmonis. Briesmons, jā. Jā, laikam būšu mazliet pāršāvis pār strīdu. Esat gan. Jā. Šai bezjēdzībai beidzot ir jādara gals. Šāda kārtība mājās nav vajadzīga. Piekrītu un nav. Toties nakts klubā tā ir vajadzīga. Apsveic ar jaunu amatu, menedžera kungs. Sirds mīļā Monika.
Sirdsmīļā Monika, Monika, zvaigzne vispožākā. Sirdsmīļā Monika, Monika, kad saulē jūrā grimst. Sirdsmīļā Monika, Monika. Pa, 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 pa. Jā!